Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa, un šis ir raidieraksts tāpēc, ka traumēts, jau 9. epizode, un šoreiz mazliet tādās Valentīna dienas noskaņās, par mīlestību, par partnerattiecībām. Es vēlos ar jums padalīties savās pārdomās par to, vai tad tiešām mēs varam izvēlēties nepareizus partnerus, kādi tad būtu tie pareizie un kāds tam visam gal beigās ir sakars ar traumām, jo, kā jau jūs zinat, šajā raidierakstā viss ir par un ap psiholoģiskām traumām, un es patiešām no visas sirds uzskatu, ka šīs zināšanas var mainīt mūsu dzīves, gan jūsējās, gan manējo, un tāpēc mazliet vēl kādu brīdi paldies visiem tiem, kas ir jau noklausījušies iepriekšējās epizodes, un jo īpaši, kas ir padalījušies ar raidierakstu, ar epizodēm, arī kaut kur sociālos tīklos un savu draugu un paziņu lokā, kas ir uzrakstījuši man kādu paldies vai ierakstījuši pie Instagram ierakstiem kādus labus vārdus un arī, protams, ielikuši tās vērtējuma zvaigznes tajā platformā, kur jūs klausaties. Tas viss palīdz man turpināt, un tas palīdz arī citiem šo raidierakstu uzskatīt par vērtīgu, klausīties un dalīties tālāk. Tā kā paldies! Un tad ķeramies klāt šīs dienas tēmai par partnerattiecībām un partnera izvēlēšanos. Jā, ļoti bieži cilvēki uzskata, ka tad, ja mums neizdodas attiecības, iespējams, ka vienkārši nav atrasts īstais partners. Cik daudz tajā ir taisnības, un vai tiešām ir jāmeklē atkal un atkal tālāk, līdz atrodas tas īstais. Un kā tam saistība gal beigās arī ar šīm traumām? Jā, tas, ka mēs ļoti cieši ticu, nav nejaušību mūsu dzīvē tādā ziņā, ka mēs tomēr intuitīvi izvēlamies tādus cilvēkus savā dzīvē, ar kuriem mēs zinām, kā būt kopā. Mēs zinām, intuitīvi kaut kur dziļi iekšēji sajūtam, kas ir tā deja, ko mēs varēsim dejot ar šo cilvēku, kas ir tie soļi, kas tur būs jāspēr, un mēs zinām, ka mēs šos dejas soļus esam jau iepriekš apguvuši, un līdz ar to mēs varēsim sadejoties. Un šie dejas soļi, protams, ka ir apgūti jau dziļā bērnībā, veidojot savas pirmās attiecības ar uzticamības personām, ar kurām mēs bijām kopā, visbiežāk tātad ar vecākiem vai arī citiem cilvēkiem. Tur mēs šo deju iemācījāmies un turpinam dejot arī tālāk pieaugušo dzīvē ar citiem pieaugušiem cilvēkiem savās partnerattiecībās. Jā, kā tad mēs varētu atpazīt, ka partnerattiecībās ienāk mūsu iepriekšējās traumatiskās pieredzes? Tātad kāds tam tai dejai būtu sakars ar traumām, jo īstenībā jau, protams, ka mēs varam sadejoties arī tādā brīnišķīgā un saskanīgā dejā un dejot 10, 20, 50 un droši vien vēl vairāk gadus kopā, ejot cauri dažādām arī attiecību attīstības krīzēm, un viss iespējams ir labi un kārtībā, un mēs esam gandarīti par šīm attiecībām. Tomēr nevienmēr tas tā ir, un to jūs droši vien arī zinat, iespējams pēc savām attiecībām
attiecībām, iespējams arī vērojot citas attiecības, un viena no pazīmēm, ka iespējams šajās attiecībās ir klātesoša viena vai abu partneru traumatizācija, tie ir bieži strīdi partneru starpā. Un iespējams, ja jūs kaut kur arī esat mani kādreiz klausījušies un sekojat man vēl kādās platformās un lasat kaut ko es rakstu, tad esat dzirdējuši, ka es nereti stāstu, ka strīdēties vajag, strīdēties ir veselīgi, bez strīdiem attiecības nav iespējams. Protams, es tā arī domāju, un tomēr strīdi ir atšķirīgi. Ja? Ir tādi strīdi, kuri patiešām palīdz mums iestāties par savu vajadzību apmierināšanu, vairāk uzzināt par partneru vajadzībām un kā palīdzēt viņam viņas apmierināt, kur mēs varam abi vienoties, kā tad sabalansēt tās savas vajadzības un kā dzīvot kopā tā, lai abiem būtu pēc iespējas labāk. Tomēr strīdi, kuri saistās ar mūsu iepriekšējām attiecību traumatizācijām, tie pārsvarā ir tādi, varētu teikt, specifiski strīdi. Tie ir strīdi, kuri nemitīgi atkārtojas, un tie ir par vienām un tām pašām tēmām. Reizēm viņi gandrīz burtiski atkārtojas, citreiz varbūt viņi mazliet pielāgojas attiecīgi tiem apstākļiem, kuros šis strīds notiek, bet ja tā dziļāk viņos ieskatās, pāanalizē, tad viņi visi ir par vienu un to pašu, un nekad viņi tā īsti arī neved pie risinājuma. Iespējams, vienkārši mēs izreaģējam savu neapmierinātību, tā vai citādi šis strīds beidzas, vienkārši pieklust vai, ir kaut kāda pauze, lai pēc kaut kāda laika mēs strīdētos atkal par to pašu, varbūt sākt no tās pašas vietas, maltu to vēlreiz uz riņķi. Jā, tātad nav risinājumu, mēs nezinām, kā pārtraukt šos strīdus. Vēl šiem strīdiem raksturīga ir ārkārtīgi liela intensitāte. Tāda tiešām, viņi var būt ar tik spēcīgu emociju izlādi, kas nereti ir diezgan neadekvāta pieauguša cilvēka sarunām, lai cik ļoti mums būtu kaut kas svarīgs šajās sarunās, lai cik ļoti mēs gribētu aizstāvēt savu viedokli vai iestāties par sevi, tik liela emocionāla intensitāte tā parasti partneru strīdos ir tikai tad, ja tiek atmodināti mūsu iepriekšējās traumatiskās pieredzes, iepriekšējās traumatiskās emocijas. Mēs nonākam vienā brīdī atkal tajā pašā izmisumā, bezpalīdzībā, kādi mēs bijām tad, kad mēs šīs pieredzes piedzīvojām pirmās reizes savā dzīvē. Vēl šiem strīdiem ir raksturīgs arī tas, ka lielākoties tie atstāja diezgan paliekošus un nopietnus ievainojumus. Tādus, kas īsti nedzīst un bieži vien, kad ir atkal nākamais strīds, tad šis ievainojums vienkārši tiek uzplēsts no jauna un tādā veidā kļūst par tādu ilgu, nedzīstošu brūci, kas tikai arvien vairāk iekaist un iekaist, pasliktinot arī šīs attiecības kopumā un arī padziļinot abu partneru sāpes, jo es esmu diezgan droši, ka šādās attiecībās dzīvojot, sāpes tiešām ir abiem partneriem, tikai, droši vien atšķirīgi varētu būt, kā kurš ar tām apietās, cik kurš arī ir apzināts par tām un vispār ļauj sev tās izjust un piedzīvot. Tā tad ir viena pazīme šie strīdi. Otra pazīme, par kuru mēs varētu domāt, ja partneriem vēsturē ir nepārstrādātas traumatizācijas. Un šeit es patiešām gribu uzsvērt vēlreiz šo ļoti svarīgo aspektu, ka runa nav kopumā par to, ka mēs vispār esam piedzīvojuši traumatizācijas, jo es jau arī iepriekšējās epizodēs esmu minējusi, ka lielākā daļa cilvēku tomēr piedzīvo savas dzīves laikā lielākas vai mazākas traumatiskas pieredzes.
Bet svarīgi būtu, ka mēs viņas apzināmies un mēģinam viņas pārstrādāt un tiekam kaut kā tam pāri. Līdz ar to mēs varam apzinātāk arī reaģēt kaut kādās situācijās, kad mūsu iepriekšēji ievainojumi tiek nejauši aizskarti. Mēs neiekrītam tādās neadekvātās reakcijās, kā tas ir tad, kad šīs traumas vēl ir neapzinātas un nepārstrādātas, jo tieši nepārstrādātas traumas ir ārkārtīgi viegli trigerējamas. Par to, kā tad darbojas trigeris, esmu jau iepriekš arī šajā podkāstā stāstījusi, un jo īpaši es ieteiktu tad vēlreiz varbūt paklausīties iepriekšējo epizodi, kas tieši ir par trigeriem, kā viņi darbojas un ko tad ar viņiem iesākt. Tātad vēlreiz pavisam īsi pateikšu, ka var tikt izsaukti kādi iepriekšēji uzvedības modeļi vai kompensācijas stratēģijas no pagātnes, kas pēkšņi ienāk partneru attiecībās, bet īsnībā viņiem īsti nav saistības ar šīm attiecībām. Viņi tā kā ielaužās no pagātnes, un citreiz viņi tik uzmācīgi atkārtot ielaužās, ka viņi pat veido šo attiecību dinamiku. Un tie ir tādi atkārtoti modeļi, atkārtotas situācijas, kuras maļās uz riņķi, tāpēc, ka tiek trigerētas iepriekšējas nedziedinātas, nepārstrādātas traumas. Lūk, un tātad atgriežoties atpakaļ pie tā otrā punkta, kas tad ir tas, ko mēs vēl varētu novērot, tās tad ir grūtības regulēt pāri starpā tuvību un distanci. Šim pārim mēs vēl varētu teikt, ir grūtības ar robežām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šie partneri brīžiem var justies tādi kā pilnīgi saplūduši, un tas varbūt būtu adekvāti attiecību sākuma posmā, iemīlēšanās fāzē, tāda saplūšana un ļoti, ļoti liela tuvība. Tomēr vēlākos posmos tai vairs nevajadzētu būt tik intensīvai. Tomēr, ja partneriem ir šīs iepriekšējās traumatiskās pieredzes, tad tādas saplūšanas epizodes atkal un atkal atkārtojas, bet viņas mijās ar tādām epizodēm, kad šie partneri kaut kādā veidā tā ļoti pārauja attiecības, ļoti spēcīgi distancējas. Viņi varbūt izolējas viens no otra, varbūt tā ir tāda arī fiziska izolēšanās, bet tikpat labi arī tikai emocionāla izolēšanās, kas nereti iekļauj sevi arī to, ka viņi mēdz justies ārkārtīgi vientuļi šajās attiecībās. Tā it kā nemaz nebūtu kopā ar otru cilvēku, bet tiešām pilnīgi pamesti vieni, nesaprasti. Šīs grūtības un arī grūtības iestāties par savām robežām, parādīt, kur viņas ir, tāpat tās arī grūtības respektēt otra robežas, bieži viņas tiek pārkāptas un visādi varbūt ir mēģinājumi kontrolēt otru parādās. Ja šīs ir tipiskas izpausmes tādām attiecībām, kur, kā jau es minēju, vai viens partners ir izteikti traumatizēts, bet ļoti iespējams, ka tādi ir abi partneri. Protams, ja traumatizēti ir abi partneri, tad šie risinājumi kļūst diezgan sarežģīti, jo katram ir savas individuālās sāpes un iespējams viens mēģinot pasargāt sevi no savām sāpēm, kas ir iepriekšēju pieredžu tādas trigerētas, iespējams tieši caur to viņš trigerē pavisam to neapzinoties sāpes otrā cilvēkā. Kā tas varētu izskatīties? Varbūt kāds piemērs. Piemēram, man bieži tā tad ir, es jau, man liekas, iepriekš kaut ko teicu, Jānis un Liena, tie piemēri, par kuriem es stāstu runājot par partneru attiecībām. Un, ja, teiksim, Jānis ir tāds, kurš ir bērnībā uzaudzis ar ļoti, ļoti kontrolējošiem vecākiem, un varbūt pat tikai vienu vecāku, un te dzimumam nav nozīmes. Iespējams, viņa tēvs ir bijis ļoti kontrolējošs, pat varbūt zināmā mērā agresīvs, varbūt fiziski agresīvs, varbūt verbāli agresīvs, un uz jebkādu
Jāņa izpausme, kur Jānis tā kā godīgāk varbūt atklāja, kā viņš par kaut ko jūtas, ka kaut kas viņam ir par grūtu vai kaut ko viņš nevēlas darīt un kaut kur viņam ir kāds cits viedoklis. Viņš saņēma dusmīgu, agresīvu reakciju no sava tēva, pieņemsim. Un tas, protams, bija sāpīgi, tas bija nepatīkami, un kā jau bērnam, tur bija arī ļoti daudz baiļu, ļoti daudz tādu nepatīkamu pārdzīvojumu, noraidījumu izjūtas, bezpalīdzības izjūtas, varbūt pat šausmas par to, kā izturēt šo vardarbīgo situāciju, kad viņa vispār beigsies un kā tikt no viņas ārā. Tā ir Jāņa situācija, Jāņa dzīves pieredze. Savukārt Lienai ir bijusi pieredze, ka viņa ir augusi ar tādiem vecākiem, pieņemsim, tā būs mamma, kura katru reizi, tad, kad kaut kas bija ne tā, mamma vienkārši ar viņu nerunāja. Viņa izlikās, ka Liene uz pasaules vairs neeksistē, viņa ir neredzama, viņa te vispār, nav, ja, tātad griezi viņai muguru, neatbildēja, ja Liena uzdeva kaut kādus jautājumus, ja Liena mēģināja kaut kā jautāt, kas ir noticis, vai mamma piedod, es nezinu, ko es tev izdarīju, kāpēc tu ar mani nerunā. Mamma ar viņu nerunāja tādā veidā, mēģinot viņu sodīt un ar tādu ideju, liekot viņai saprast, ka kaut ko viņa ir izdarījusi nepareizi, bet viņai pašai bija jāuzmin, jānojauš, kas tas ir, jājūtas vainīgai, nepareizai, ka viņa ir bijusi slikta, ka viņa ir sāpinājusi mammu, viņa ir darījusi pāri mammai. Un, protams, ka viss tas arī ar Lienu lielākoties, kā ar bērnu notika. Viņa patiešām nesaprata, ko tieši viņa ir izdarījusi slikti savai mammai, bet viņa jutās par to ārkārtīgi slikti, un viņa arī bija ļoti, ļoti nobijusies par to, kas notiks tālāk, vai mamma vispār kādreiz atsāks ar viņu runāt, vai vēl kaut kāds sots sekos, vai varbūt mamma vispār viņu vairs nemīl, varbūt viņa no viņas atteiksies. Iespējams, vēl kā bērnam tur bija dažādas fantāzijas par to, cik visādu šausmas tas tālāk sev līdzi var nest. Un, ja mēs tagad zinām, ka Jānim bija šāda pieredze ar tēvu un Lienai savukārt ar mammu, tad iztēlojamies diezgan regulāras konflikta situācijas, regulārus strīdus, kādus piedzīvo Jānis un Liene savā ikdienā. Un tipiski tie ir sekojoši. Tikko Jānis kaut ko ne tā izdara, vai kaut ko, kas Lienai varbūt nepatīk, vai viņa būtu domājusi savādāk, vai viņa tā kā nav sapratusi īsti, kas tur notiek. Kaut kā citreiz pat pārpratums tikai attiecībās noticis. Viņa ir iespējams dusmojusies. Viņa ir gājusi pie Jāņa un teikusi, kāpēc tu darīji tā, kāpēc tu man nepateici, kāpēc mēs iepriekš nesaskaņojām, tu taču varēji man pabrīdināt, tu taču varēji man piezvanīt, mēs taču varējām pārunāt, jo skaidrs arī viņas bailes no nekomunicēšanas arī diezgan lielas varētu būt, un tāpēc viņa ļoti, ļoti prasa no Jāņa, lai viņš daudz ar viņu komunicē, skaidro, lai viņi vienojās, jo tas iedod Lienai savā ziņā tādu drošības sajūtu par to, ka viņi zina, ar ko viņi var rēķināties, kas būs tālāk viņu attiecībās, jo savās attiecībās ar mammu viņi galīgi nevarēja rēķināties. Tie mammas nerunāšanas epizodes varēja nākt viņai pilnīgi neparedzēti, kā tāds pārsteigums no, mierīgā dienā pēkšņi zibens. Un tāpēc viņai ir ļoti, ļoti svarīgi par visām lietām zināt jau iepriekš, vienoties, atrunāt, sarunāt.
Jānis nav tik runātnīgs, viņam tas nav tik svarīgi, savukārt katru reizi, kā viņš izdzird šo dusmīgo Lienas runāšanu, kā Liena viņam pārmet un kritizē un pieprasa, kāpēc viņš nevarēja un kāpēc viņš atkal šitā, viņš tātad jūt šīs Lienas dusmas, dzird viņas dusmīgos pārmetumus. Tas ir tas, kas viņam asociējās ar viņa traumatisko bērnības pieredzi, ar attiecībās ar viņa tēvu, un viņš iekrīt jau tādās diezgan lielās šausmās, ja reizēm varbūt viņš pat tā kā paralizējās, un skaidrs, ka īsti pat neko vairs nespēja pateikt, jo šis ir ārkārtīgi spēcīgs triggers. Dusmas otra cilvēka balsī reakcijā, priekš Jāņa, jo Jānis to ir piedzīvojis, ka tad sekos kaut kāda vardarbīga epizode, kur viņam vienkārši ir jāiztur, jāizdzīvo, un tur bieži vien vienīgais, kā viņš to darīja, viņš vienkārši sastinga šausmās. Tā arī šeit katru reizi Lienai uzbrūkot, Jānis sasting šausmās. Protams, ka tas diez vai izskatās tik nepārprotami, tas, ko Liena redz, viņa redz vienkārši to, ka Jānis kļūst nepieejams, viņš neko nesaka, viņš neatbild, viņš novēršās, viņš iet prom no kontakta, viņš kļūst, varētu teikt, pavisam nesasniedzams viņai. Ja, viņš kā izvarās ciet, kas no Jāņa perspektīvas ir mēģinājums sevi pasargāt. Savukārt Lienai, ja mēs atceramies viņas pieredzi ar viņas mammu un lielākās šausmas, kas var būt, ka viņa soda ar nerunāšanu, Lienai šis, protams, ir trigeris. Tagad notiek tas, kas ir visšausmīgākais viņas attiecību pieredzē, viņa tiek sodīta ar nerunāšanu. Un ieslēdzas arī viņas šausmas, cik noraidīta un negribēta viņa jūtās, un iekrītot šajās sāpēs, šajā noraidījuma pārdzīvojumā, kas, protams, ir daudz intensīvāks nekā realitātē šeit un tagad, jo tas saslēdz kopā ar viņas bērnības pieredzēm. Liena izmisumā dara to, ko arī bērnībā viņa darīja. Viņa iet Jānim virsū un prasa, taču pasaki man, kas ir noticis, kas tas bija, kāpēc tur man nevar runāt. Jo vairāk viņa iet Jānim virsū, jo vairāk viņš noslēdzās. Šāds apmēram Lienas un Jāņa attiecību dinamikas raksturojums, kur es ticu, daudzi no jums tā vai citādāk var atpazīt arī savās attiecībās, arī tajā emociju intensitātē, kāda raksturojās visiem šajiem notikumiem. Un izmisumā un bezpalīdzībā šo situāciju jēdzīgi atrisināt, jo šīs situācijas viena pēc otras atkārtojas un liekas kļūst pamazām arvien smagāk, neizturamāk, sāpīgāk. Un tas, ko intuitīvi reizēm gribas darīt, vienkārši pārtraukt šīs attiecības, tikt prom no šī cilvēka, jo šķiet, ka šis cilvēks ir viens vienīgs sāpju radītājs, viens vienīgs sāpju avots. Un kas interesanti, tad tas var sajusties abās pusēs ļoti līdzīgi, lai gan iespējams viens to apzinās vairāk nekā otrs, viens varbūt spēj runāt, otrs vispār nē, un tikpat labi abi to var neapzināties, vai arī abi to var apzināties. Te es atkal gribu atgriezties pie tā, ko es jau teicu šīs epizodes pašā sākumā, kāpēc tad mēs izvēlamies tieši šo konkrēto partneri savā dzīvē. Un lai arī varbūt var likties, kāpēc tad man izvēlēties tādu cilvēku, ar kuru man tikai būs vēl vairāk sāpju un ar kuru es atkārtošu visus savus iepriekšējos sāpinājuma attiecību modeļus, vai tiešām es gribu sev apzināti darīt pāri. Nē, tas nav tā, ka mēs izvēlamies šos cilvēkus, lai apzināti darītu sev pāri, bet gan tāpēc, ka mēs intuitīvi sajūtam
esot kopā ar šo cilvēku, es varēšu piedzīvot kaut ko, ko es protu, kaut ko zināmu, man būs atbilde uz tiem jautājumiem, kas ir šim cilvēkam. Man priekš tā ir jau izveidot kaut kādu uzvedības stratēģiju. Es zinu, kā man uzvesties ar viņu, kā man būt, un tas ir tas, kas man tik ļoti pievelk šai otrā cilvēkā, tad, kad mēs veidojam attiecības, mēs varam justies ar šiem cilvēkiem tik pazīstami un paradoxālā veidā droši, kā mājās. Kāpēc es saku paradoxālā veidā, jo, protams, tiešā veidā šis aprakstītais attiecību modelis diez vai šķiet īpaši drošs. Jā, liekas, tur ir tik daudz nedrošības, cik vispār viņas var būt. Tāpat laikā šī nedrošība ir tā, ko es tik ļoti zinu savā dzīvē, ka caur to viņa iedod man sava veida drošību. Tātad, ja es bērnībā piedzīvoju tādu vai citādāku vardarbību ar savām aprūpes personām, tad lielākoties es saiešu kopā ar partneri, kurš arī būs tāds. Un te nav runa tikai par fizisku vardarbību vai tādām ļoti uzskatāmām vardarbības pazīmēm, jo ir skaidrs, ka mēs varam būt vardarbīgi arī emocionālā veidā, mēs varam būt arī pasīvi vardarbīgi, un bieži vien tie ir neapzināti modeļi, kurus mēs vienkārši viens ar otru izdzīvojam. Kas tad būtu vajadzīgs, lai mēs kaut kā tiktu no šitā visa ārā? Vissvarīgākā lieta, kas mums ir nepieciešama, ir apzināšanās. Apzināties to, kas man ir nepārstrādāts, kādas nepārstrādātas traumatiskas pieredzes ir manā bagāžā un ko viņas šobrīd man nozīmē un kā viņas parādās manās attiecībās, arī citās attiecībās, tikpat labi arī ar citiem cilvēkiem, ne tikai ar manu partneri. Un, protams, otrs solis tad ir mēģināt arī saprast, kas otram ir nepārstrādāts, kas otram ir tās sāpes, ko viņš joprojām nesā sev līdzi. Jo, ja es visu šo neapzinos, tad tas radīs ļoti daudz problēmu šeit un tagad, bet, diemžēl, šīs problēmas nebūs atrisināmas šeit un tagad. Jo īstenībā viņas nebūs par to, kurš neievēroja vienošanos, kur mēs bijām sarunājuši, vai tas nebūs arī par to, kuram ir taisnība kaut kādā situācijā. Tā kā partneri lielākoties plēšās par kaut ko, kas ir šeit un tagad, bet reaģē emocionāli, izejot no savām iepriekšējām traumatiskajām pieredzēm, tad tās plēšanās un tie strīdi tāpēc arī nekad nenes gaidīto rezultātu, jo tie nav atrisināmi šeit un tagad. Pat, ja viņi panāk citas vienošanās, tāpat tās atkal strīdi rodās par kaut ko vēl citu. Jā, tātad, kas man sevī jādziedē, kas otram būtu sevī jādziedē un kas būtu vajadzīgs mūsu attiecībām, lai mēs abi varētu dziedināties, lai mēs abi varētu arī attīstīties mūsu attiecībās. Jo šeit ir vēl viena lieta, ko man ļoti, ļoti gribās jums šajā epizodē uzsvērt. Kā jau es teicu, šī ir Valentīna dienas epizode, mīlestības dienas epizode, un it kā es runāju šeit daudz par strīdiem un sāpēm, bet man ļoti, ļoti gribās uzsvērt to, ka attiecības var kļūt par pašu dziedinošāko lietu uz pasaules, kāda vispār jebkad ir iespējama, tad, ja tu esi piedzīvojis iepriekš kādu traumatisku pieredzi. Attiecības var būt pats dziedinošākais pasaulē, jo trauma vienmēr rodas attiecībās, un līdz ar to tā var arī tikt dziedināta
tikai un vienīgi attiecībās. Protams, nevienmēr tikai partnerattiecībās, tās var būt arī citas attiecības, bet kāpēc, lai tās nebūtu partnerattiecības? Kāpēc, lai jūs viens otram nedot šo dziedinošo telpu, iejūtīgo klātesamību, kurā jūs katrs varat dziedināt arī savas iepriekšējās pieredzes. Protams, tas nedrīkstētu pārvērsties par to, ka mēs viens uz otru skatāmies kā uz psihoterapeitu un tādā veidā arī varbūt pārslogojam viens otru un gaidam par daudz viens no otra. Īpaši ņemot vērā, ja pašiem vēl ir tik daudz dažādu neapmierinātu vajadzību un nepārstrādātu sāpju, bet negaidot pārāk daudz, varbūt arī papildus tomēr prasot palīdzību profesionāļiem un tad atkal atgriežoties šajās attiecībās ar tādām jaunām zināšanām par sevi, jaunu izpratni par savām iepriekšējām pieredzēm, mēs noteikti kopā varam augt, attīstīties un dziedināties. Priekš tā ir svarīgi, ka mēs spējam komunicēt un komunicēt tādā veidā, ka šajā komunikācijā valda tāda patiesa un dziļa atklātība un godīgums, un ka mēs spējam parādīt, atklāt viens otram savu ievainojamību. Un tikai tad, kad mēs uzdrošinamies būt arī tādi atklāti, patiesi un ievainojami un uzticēt otram to, ka mēs netiksim ievainoti vēl vairāk, tas ir tas brīdis, kur tad var notikt arī šī īpašā dziedināšanās. Ar šo tad arī vēlos noslēgt šo epizodi un no sirds vēlu jums, lai jums ir tā drosme ieskatīties savās sāpēs, lai jums ir tas spēks būt līdzās arī otram viņa senajās sāpēs, un lai jums ir tā ticība, ka kopā jūs pat tiešām varat piedzīvot arī tādu tuvību, kas neienes vecus, neatrisinātus konfliktus, vecus, neatrisinātas sāpes, lai jums skaistas attiecības, un tas nenozīmē vienmēr gludas, bet tādas pa īstam piepildošas. Paldies, un tiekamies atkal pēc 2 nedēļām.